atšķirībā no Čempionu līgas futbolā, kur triumfēja Chelsea, kas, piemēram, pusfinālā retu reizi pāri centram tika, pasaules čempionātā hokejā čempioni ir laikam vairāk nekā likumsakarīgi pēc tā, kā risinājās šis čempionāts. Krievija uzvarēja, es teikšu, gana pārliecinoši, jo nezaudēja nevienu punktu čempionāta laikā. Jā, jāatzīst tiešām, ka tā kā tas saka, varētu teikt, pārbrauc visiem pāri. Ja? Krievija nevienu punktu tiešām nezaudējot, visās spēlēs uzvaras. Tāpat laikā jāatzīst, es domāju, šeit no šī viedokļa arī Latvijas veiksmīgā spēle pret Krieviju. Tā bija Krievijas pirmā spēle čempionātā un, man liekas, viena no grūtākajām, es domāju, priekš Krievu komandas. Protams, Krieviem šogad bija tāds cilvēks sastāvā, kas lielā mērā tiešām arī vinnēja šo čempionātu, varbūt neviens, ne tikai ar savu spēli, ja, bet ar savu vispār klātbūtni laukumā un ar to, ka varbūt viss no viņa baidījās, ja tas bija Malkins. Kopumā arī treneru darbs, es domāju, ir redzams, bija arī Ģino darbs, un pamazām Krievi no katras spēles uz spēli pielika, un tiešām beigās arī tas viss vainagojās ar skaistu uzvaru. Jā, un reizēs, kad varbūt Malkins tā kā neteiksim, ka iesnaudās, bet paklusēja, Ovečkins, Sjomins, visi pārējie, var teikt, tās NHL zvaigznes, kas tur atbrauca, viņus šo savu zvaigžņu statusu patiešām arī apliecināja pilnībā. Jā, viņi gan daudz nenospēlēja, laikam, Ovečkins un Sjomin it kā, ja daudz bet tas svarīgākās spēles, un tomēr pilnīgi noteikti Datsjuks vēl, jā, Datsjuks bija noteikti liela tāda vilcēja spēka komandā, bet tāpat laikā jāatzīst, ka arī pārējie tiešām vilkās līdzi. Un vilkās līdzi, man liekas, arī kļuva ar vien labāk un labāk. Tur tas pats Perežogins, kopā ar Malkinu, tā kā Popovs. Ļoti labi spēlēja, un uz beigām tiešām varēja teikt, ka Krievija ir gan neapstādināma mašīna. Tāda mašīna patiešām bija. Un es tā padomāju, ja arī finālā kāds varēja varbūt uzvarēt, tad tie varbūt varēja būt vai zviedri vai kanādieši. Par ASV pat pārliecināts nebūtu. Neteiksim, ka uzvarēt, bet tā ļoti nervus sagādāta. Es arī piekrist, jā, ka tās bija laikam divas komandas, kuras varēja būt finālā, teiksim, cienīgs pretinieces Krievijai un tiešām varbūt arī varētu uzvarēt. Bet situācija, jā, mēs zinām, kā izvērtās. Es domāju, šitas ir pārsteigumiem visbagātākais čempionāts, vismaz no tiem, kurus es atceros, jo tādu rezultātu, tādu finālu noteikti neviens neparedzēja un nevarēja paredzēt. Tā kā bija, es domāju, ļoti interesanti. Mēs tur riktīgi aplauzors ar savām prognozēm gan ceturtdaļfinālā, gan pusfinālā. Un patiesībā prieks, ka tā, jo bija tas viss interesants. Sports jau tāpēc ir interesants, ka nevienmēr notiek viss saskaņā ar prognozēm. Un ja mēs tā paskatāmies arī to, kā notika, Slovākija jau bija droši vien varen laimīgi, ka viņi vispār tika ceturtdaļfinālā. Laimīgi noteikti, jā, protams, tā bija, bet jebkurā gadījumā cepuri no Slovāku priekšā viņi spēlēja, viņi cīnījās katrā spēlē, un skaidrs, ka nevar teikt, ka nepelnīt. Ja jau rezultāts uz tablo ir uzvara pēc spēles, tātad pelnīt. Un ar Krieviem labi rezultāts varbūt varētu teikt, 5-2, 6-2, jā, beigās, tā, bet tā spēle jau reizēm un metiena attiecība un momentus, kādu Slovāki izveido, nevar teikt, ka tā bija tāda kaķa peles spēle. Viņi bija gatavi spēlē, protams, šoreiz parādījās tā Krievijas individuālās meistarības pārākums, laikam, tāds vārdu gūšana arī īpaši. Mazliet pieskaroties vēl pusfinālam Krievija, Somija, kur Somiem metienu pārsvars pat bija, un Somu vārdsargs atzina, ka tā viņam ir, kā esot bijis sliktākā spēle čempionātā. Jā, atzina vai ne, bet mēs redzam to, ka tas procentuāli metienu, veiksmīgo metienu skaits Krieviem bija īstenībā ļoti labs, ja fantastisks, ja, un tiešām Malkins ļoti cēla šo procentu uz augšu, un Malkins svarīgās spēlēs pat guva hat-trikus, ja. Tā kā bija kaut kāda mīnus komandā, bet redzam, ka kopējā sabalansētība, kopējā šī komandas sajūta, acīm redzot, Krieviem bija labākā čempionātā. Un mēs jau arī redzējām, ka Krievi bieži vien tās ripas lidoja pustukšos vārtos, 1-1, kur jau individuālā meistarība ļoti daudz ko izšķīra. Nebija tā, ka tur metiens... Bija riktīgi dažādība, un es domāju, ar šo dažādību Krievi arī visus pārspēja būtībā beigās. Jebkurā gadījumā, čempionāts ir attaisnojis pilnībā to, ko mēs gaidījām. Ir likumsakarīgs rezultāts, bet bija gana daudz pārsteigumu, kas faniem ir pats galvenais, laikam. Jebkurā gadījumā Krievija čempions šoreiz. Jā. Gaidām nākamo čempionātu tagad jau.